mēs visi stāvējam pie galda un visi 40 bērni dziedējam Latvijas himnu. Tas bija kolosāls sajūta, jo pārējie bija tad izbrīnīti, kā tā? Bērni man tā atbildēja, tomēr tad mūsu valsti jaunais gads, un šeit tad sirdi bija tad lepnums par bērniem. Mums ļoti grūti sacensties ar tām lielākajām, tā saucamām krūtākajām skolām, bet mums arī ir ko parādīt, un mēs, protams, to arī darām. Katru dienu pamaziņam, padrusciņam, bet mēs noteikti sasniegsim to rezultātu, ko mēs gribam. Katram cilvēkam ir vajadzīgs mērķis. Bez mērķa ļoti grūti dzīvot. Esmu pārliecināts, ka mūsu valsts spēks ir mūsu cilvēkos. Ja mēs visi, kā valsts pilsoņi, darīsim savu darbu ne tikai 100%, bet pāri vēl, tad, protams, mēs dzīvosim vēl labāk. Latgale. Kur tā Latgale ir? Latvijas tālie austrumie. Nekād nemūžam. Šeit mūžam tas sadzīvo visādu tautību cilvēku. Un man ir prieks, ka mēs visi Latvijas iedzīvotāji, mēs esam dažādi, ļoti dažādi. Mums ir dažāds kultūras mantojums, mums ir dažādas kultūras, valodas, ticības. Man liekas, mēs jau sen sapratuši to, ka mums nav ko dalīt. Mēs varam kaut ko tikai iegūst jauno. Kā tad var nomarīt to mīlestību? Jo patriotisms, es uzskatu, pirmkārt ir mīlestība pret valsts. Un kā to var izmērīt? Es domāju, nekā. Vai tā ir, vai vienkārši tas nav. Un man prieks, ka man līdzcilvēkos šī mīlestība pastāv. Neskatoties, ka pasaule ir liela, Latvija ir labākā vieta pasaulē. Tā ir nesalīdzināma, tā ir mīļākā zeme.